Tā ir organisma tāda ļoti spēcīga reakcija par kaut ko ļoti vienkāršu, kam nevajadzētu īstenībā to reakciju tik spēcīgu izraisīt. Tas kairinātais varētu būt gan mums jau pazīstamie, droši vien visiem zināms sezonālās alerģijas ziedputekšņi, putekļu vērcītes un, protams, arī visādas pārtikas alerģijas un tā tālāk. Bērni, jaunākā paudze, ar katru reizi mēs paliekam arvien alerģiskāki, arvien jutīgāki. 1, 2, 3 parunāsim par veselību. Šodien pie mums ciemos ir auss kakla deguna ārsts, Lor klīnikas ārsts, dr. Marks Ronis. Labdien! Labdien! Mani sauc Kaspars, es arī pēc izglītības esmu ārsts. Un mēs šodien parunāsim par tām tēmām, kas ir ļoti interesantas pavasarī. Un viena no tām tēmām, ko daudzi gribētu uzzināt daudz vairāk, vai ko mēs gribētu izstāstīt vairāk, lai pareizāk saprastu un pareizāk rīkotos, ir alerģijas. Dakter, kas ir alerģija? Alerģija izskaidro tādā vienkāršā valodā arī man kā speciālistam, ņemot vērā, ka man nav certifikāts alergoloģijā, bet ir tieši otolaringoloģijā, pie ausu kakla deguna saslimšanās, ir diezgan grūti. Bet, ja tā vienkārši to, ko es stāstu arī saviem pacientiem, ka tā ir organisma tāda ļoti spēcīga reakcija par kaut ko ļoti vienkāršu, kam nevajadzētu īstenībā to reakciju tik spēcīgu izraisīt. Parasti man tā frāze manā kabinetā tā ir organisma ļoti spēcīga atbilde pret vienkāršu kairinātāju. To es lietoju ikdienā, kā tas kairinātājs varētu būt gan mums jau pazīstamie, droši vien visiem zināms sezonālās alerģijas ziedputekšņi, putekļu vērcītes un, protams, arī visādas pārtikas alerģijas un tā tālāk. Bet pats galvenais tajā visā, ka tas parastais kairinātājs izraisa dažādu vielu izdali, un histamīns ir viens no viņiem, kas tur figurē visvairāk, un tas arī ierosina šo te jau tālāk, kā zinātniski runā, iekaisumu kaskādi, alerģisko kaskādi, un rodās lokāls iekaisums, vietēji iekaisums. Vai tas būtu acis, vai tas būtu deguns, vai tas būtu kur citur organismā. Tu minēji par sezonālām, tur ziedputekšņi. Un kā atšķirt, vai ir redzamas atšķirības alerģiskām, piemēram, iesnām sezonālām un parastām iesnām, ko izraisa kāds vīrus vai arī baktērijas? Te jāņem vērā, ka pirmkārt, ja mums ir runa par iesnām, ko izraisa vīrusu infekcija vai bakteriāls dabas iekaisumi, tad tur viens no pavadošiem simptomiem var būt paaugstināta temperatūra, kas iztrūkst parasti alerģijas gadījumā. Otrs ir tas, ka tās reakcijas, jo jebkurš iekaisums, vai tas būtu alerģisks, vai tas būtu no vīrusa vai no baktērijas izraisīs, viņš noritēs gļotādās vienādi. Ir gļotāds piepams, būs tūska un būs izdalījumi. Un tad tur tā atšķir tos simptomus, jo arī dažas vīrusu infekcijas mums norit pilnīgi bez temperatūrām. Man kā reiz jau pagājušajā nedēļā tādu piemeklēja. Bet tā lieta ir tāda, ka pirmkārt tā ir vietas atkarīga. Varbūt mēs esam sākuši pavasarī krāmēt kādu šķūni un esam sajutuši, ka tie simptomi pasliktinās, vai mēs esam iebraukuši jaunā mājā, vai mums ir jauns mājdzīvnieks, un mēs jūtamies vissliktāk, kad mēs esam tajā noteiktajā vietā. Savukārt, tad, kad mēs esam ārpus, man ar tā ir bijis, kad darbā ir remonts, kaut kādi putekļi ir telpā, tu jūties švaki, deguns ciet, galva sāvis, kaut kas tikko tu esi ārā no darba, dzīve ir skaista, viss ir lieliski, sāc aizdomāties, kāpēc tas tā ir. Tas ir viens, un otrs, protams, ja mēs par sezonālajām runājam, tad tā, protams, ir tā sezonas atkarība. Tad, kad mums nekas nezied, ja mums ir ziedputekšņa alerģija, ziemā mēs jūtamies tīri labi. Un tad atnāk pavasaris, un es pazīstu man tādu kolēģi un pacienti, kuri ar šausmām gaida to pavasari, zina, ka būs jāsāk lietot zāles jau laicīgi. Mēs pamanām, ka tie simptomi atkārtojas atkarībā no gada laika vai no laika, kad apkārt sākās kāda ziedēšana. Tā kā tas droši vien ir galvenā atšķirība. Ja mēs runājam, doktor, par vecumu, tad kā jūs redzat šīs alerģijas, vai
jaunākiem ir izteiktāka šī atbildes reakcija, vai tieši otrādāk, katru gadu saņemot atkal tos sliktos alergēnus, mēs pie viņiem tā kā nepierodam vai pierodam. Ja kādam, piemēram, pirmo reizi parādās teiksim, šī sezonālā alerģija, kā viņam tā kā domāt uz priekšu, vai nākošajā gadā man būs vēl sliktāk, vai tieši otrādāk nākošajā gadā jau es varēšu pārdzīvot šo ziedputekšņu ēru mazliet vieglāk? Visticamāk, vienkāršākā atbilde būs, ka, ja alerģija ir sākusies, visticamāk, viņa bez kaut kādas papildu terapijas, papildu ārstēšanas un manipulācijām nekļūs vieglāka. Tomēr jāņem vērā, ja mēs runājam vispār par to, kā šīs alerģiskās reakcijas notiek, mēs zinām, ka viņas arī maina formu. Ja mazākiem bērniem, zīdaiņiem, tas ir atopiskais dermatīts, teiksim, tālāk vecākos gados tas var migrēt jau par astmātisku saslimšanu, un arī pēc tam vēlāk jau tādā mūsu standarta pacients, teiksim, auskakla deguna klīnikās parasti ir, ja mēs runājam par pieaugušo vecumu, standarta pacients ir no 3 līdz 40 gadu, kad tās visas alerģiskās lietas ar sāk līst bišķiņā ārā. Un, protams, ka tajā laika posmā, kad ir tie strādājošie, ekonomiski aktīvie pacienti, viņiem parādās vairāk ar deguna acīm. Šie simptomi prevalē vairāk. Protams, ka ir arī, mēs visticamāk pieskarsimies arī ārstēšanas metodēm, bet viena ārstēšanas metodēm ir šī imūnterapija, kur mēs dodam alergēnu pakāpeniski ar vien pieaugušās devās, mēģinot pieredzināt to organismu un mēģinot tā kā to reakciju mazināt. Un iespējams, ja mēs turpinam dzīvot tajā vidē, varētu teikt, ka organisms ar laiku pierod. Ja? Es domāju, vispār es jums varu vienu anekdoti pastāstīt. Manuprāt, latvieši vispār ir pirmie iespējams imunterapijas pamatlicēji, jo senlatviešu ticējumos, ja paskatās, tur ir tāds viens par to, ka agrā pavasarī jāaiziet pļavā, plikam, jāapguļās un jāļauj odiem sevi sakost. Tad odi it kā nekodīšot atlikušo vasaru. Bet lieta jau tāda nevis, ka tie odi nekodīs, bet tas, ka būs tik ļoti liels tas stimuls, kad vairāk tas oda kodums turpmāko vasaru neizraisīs niez, neizraisīs to histamīnu reakciju tajā, ja. Tā kā, droši vien jāsaka, pie visa pierod, bet nevajag iet šo ceļu. Ir tomēr jāmeklē risinājumi, jo alerģijas, pēc tam tās sekas, ar visiem astmātiskajiem saslimšanas veidiem, ar hronisku rinīti, tas noved pēc tam pie komplikācijām, ja pietiekami ilgi tajā dzīvojam. Vai ir kaut kāda, tāda statistika, kurā vecumā, tad vai pirmsskolas vecumā, vai skolas vecumā, vai pēc tiem 30 gadiem, kad ir vairāk novērot šīs alerģiskās iesnas, alerģiskās reakcijas, vai tas nav saistīts tik tieši ar vecumu? Tas ir sarežģīts jautājums. Teiksim tā, jānovēro arī tas, un tas ir arī zinātniski uzrakstīts, ka bērni, jaunākā paudze, ar katru reizi mēs paliekam ar vien alerģiskāki, ar vien jutīgāki. Droši vien par tādām lietām, kad ļoti izteikts alerģiskas reakcijas vēl pirms 60-50 gadiem tik plaši nerunāja. Bronhiālās astmas pacienti ir daudz vairāk. Jā. Mēs redzam, ka atopiskais dermatīts ir ar vien biežāk jaundzimušajiem. Jā. Mēs paliekam alerģiskāki. Tāpēc pateikt, ka tas, ko es redzu gan pietiekami daudz alerģijas, gan ļoti jauniem maziem bērniem, gan arī, teiksim, jau 30 līdz 50 gadu veciem cilvēkiem. Tā nevar. Bet novērojam ar to, ka ar vienu jaunākos vecumos ir šī problēmas ar alerģiju. Un, protams, ka nevienmēr mēs redzam tos jaunākos pacientus, jo tā ir atopija uz ādas. Viņi iet pie dermatologa, pie alergologa. Ja tā ir, teiksim, bronhiāla astma, kas pēc tam sako, viņi vairāk atrodas pneimanologu, alergologu aprūpē, ja? Un mēs viņus dabūjam tikai jau brieduma gados, kā saka, mēs viņus dabūjam. To mēs redzam visvairāk. Un tas ir tas, ka tas arī sāk traucēt. Ticiet man, tas bišķi deguna aizlikums tam bērnam neko daudz netraucē. Tur parasti vecākam kaut kādi pārdzīvojumi par to.
ka guļ ar muti vaļā vai šņaukājās nemitīgi vai kā. Bet tajos 30, 40 gados te jau cilvēkam pašam ir apriebies, ka tas deguns visu laiku ir ciet, un tad viņš nāk un specifiski meklē palīdzību. Un parasti jau man arī sanāk skaidrot to, ka hei, tā alerģija neuzradās vakar. Jā, viņi visticamāk tev 10 gadus bija. Vienkārši šobrīd tā problēma samilzas tik liela, ka tu tagad gribi to atrisināt. Un, tiksim, ja mēs runājam par tām diagnostikas metodēm, kas tad, piemēram, labi, man tur kādam paziņam 10 gadus, jo viņš tur mocās ar to, teiksim, pavasarī vai arī kādā citā gada laikā ar apgrūtinātu elpošanu, un tad viņam tas beidzot ir apnicis, un viņš tagad prasa kādam, ko man darīt. Tad viņš dodās pie jums, vai ir kaut kādas specifiskas metodas, kurās jūs varat, vai ar analīzēm, vai ar kaut kādām diagnostikas metodēm varat ātri noteikt, vai tas ir diezgan komplicēts, teiksim, process, kā atklāt šīs alerģijas un noskaidrot, kas tad ir tas īstais iemesls? Parasti mēs, kā ķirurģiskas specialitātes pārstāvji, to atstājam alergologu ziņā. Jā, mēs varam izteikt kaut kāds minējums pēc tā, kā izskatās pacienta gļotāds, kādi ir tie simptomi, ko mēs redzam degunā. Bet jā, tā diagnostiku vairāk pagaidām atstājam. Ir neliels daudzums otolaringologu, kuriem ir arī klāt alergologa certifikāts, kuri ar šo te nodarbojās paši. Tomēr tie testi, tā plejāda ar testiem, ko var pasūtīt, ir liela, un tas alergologa darbs jau zināmā mērā ir vērsts uz to, lai specifiski piemeklētu, kas tad tam pacientam ir nepieciešams. Jo var jau arī, piemēram, ir pirmais vienkāršākais rādes dūrienu testu, bet, piemēram, ja es ar bērnu aizēju pie alergologa un mēs runājam, ka mums mājās nav kaķu, nav suņu, priekš kam ādas dūrienu testā, piemēram, veikt šo te pārbaudu uz suņiem, kaķiem, ja mums ir izpausmes konkrēti mājās. Tur ļoti ir iesaistīta tā anamnēzes skrupuloza ievākšana. Tāpat arī otrā metode, ko parasti es redzu, ko izmanto kolēģi, ir asins analīzes, specifiski uz alergēniem. Noteikti asinīs to jūtību, bet tur arī panelis ir milzīgs. Laboratorija noteikti būtu ļoti priecīga, ja pasūtītu pilno paneli. Jā. Bet, protams, es redzu, ka kolēģi izvēlās sarunas gaitā izslēgt kaut ko, uz ko nevajag. Viņi ir gudri izglītoti cilvēki. Viņi zina, kur ir krusteņiskās reakcijas, ko jau mēs zinām. Es atceros, profesors Bukovskis vienmēr runā par to, ka, ja mums ir alerģija uz zemesriekstiem, visticamāk būs arī uz tarakāniem, ka tur apvalciņā kaut kādi līdzīgi tie savienojumi ir. Tā kā mērķiecīgi mēs varam samazināt to panelīti. Un, protams, ka ja pacients nonāk pie lora ārsta pirmā, tad kaut kāds virziens jau jāiedod. Nevar jau tā vienkārši, te nav manējais, ej pie alergologa. Un vispār izteikt minējums, vai ir mērķiecīgi pie tā alergologa iet. Es parasti skatos kaut kādas iepriekš veiktās analīzes, es meklēju ļoti tādas nespecifiskas lietas, bet, piemēram, eozinofīlie leikocīti, kas var liecināt, bet viņi nav specifiski, jo viņi varbūt arī pie cērmēm paaugstināt, piemēram, pie parazītiem. Es meklēju, varbūt kādreiz ir kopējais imunoglobulīns E, kādreiz ņemts kaut kur ģimenes ārsts ir atķeksējis. Es paskatos cauri tām visām vēsturiskajām analīzēm un izdaru jau ar to, ko es redzēju degunā, plus tās analīzītes, vai šeit ir vērts vispār to manu kolēģi alergologu noslogot ar šo jautājumu. Un tad augstākā pilotāža, un man ir fantastiska sadarbība ar dažiem alergologiem, viņi zina, kas viņi ir, bet ka es zinu, ka bieži vien ar asinīm vai rādes dūrienu testi ir nepietiekami. Mums vajag izprovocēt to gļotādu, mums vajag specifiski redzēt, kā deguna gļotādu uz šo kairinājumu reaģē. Un tad ir trešā metode, kā provokācijas testi, ka mēs speciāli šo te gļotādu izprovocējam ar to alergēnu, kas mums šķiet galvenais. Kairinam, iepūšam viņu degunā un skatāmies to atbildes reakciju, kas ir ļoti fantastisks. Man kā speciālists, kuram jāizvēlas, vai tur vajadzēs kaut ko ķirurģiski darīt vai nē, man šīs ļoti patīk, jo, ja man pasaka, ka provokācijas testā nekādu rezultātu nav, tad labi, tad es varu ar mierīgu sirdi aiziet uz to ķirurģisko ārstēšanu, ja vajag. Tu minēji, ka bērniem tur tā elpošana mazliet apgrūtināta, tas nebūs, bet pieaugušiem tas jau ir, un tas noteikti ietekmē arī kaut kādu miega un skābekļa piekļuvi organismam,
vai arī šeit mēs varam teikt, ka ir miega traucējumi un arī ir skābekļa, padeves traucējumi organismam? Tas ir kombinācijā. Tas noteikti nav tā, ka alerģija viena vienīgā izprovocēs to, ka attīstīsies miega apnoja, ka būs skābekļa bats naktīs, bet ja mums ir kombinācija ar citām lietām, kā piemēram šķīpdeguns starpsiena vai maziem bērniem palielināt aizdeguns manda, adenoīdi, jā, vai, nezinu, parasti vīriešiem virs 50 gadu vecuma, kas ilgstoši ir krākuši, forsēti, noslīdējuši augstslēju loki, palielināts augstslēju mandels. Protams, ka tā alerģija, ka tas deguns vēl ir aiztūts un ka viņš nestrādā tā, kā viņam vajadzētu strādāt, tas vēl jau vairāk pastiprina visu to iepriekš minēto, kā es saucu, anatomisko izaicinājumu, to devumu tam miegam, tam apskābekļošanai un tai krākšanai. Un nevar teikt, ka alerģija vien tur būs vainīga. Ja tur iet jau līdz miega apnējām, tā jāmeklē komplekss risinājums. Bet nedrīkst aizmirst par to, ka alerģija arī ir klātesoša, jo tādā skarbākā veidā bija dzīvē jāiemācās, kā praktiskam ārstam strādājot, ka var izaprēt visu, ko vien vēlēs, bet kamēr tā alerģija tur pastāvēs tajā degunā, tā elpošana var arī neuzlaboties. Par deguna kopšanu alerģijas laikā, vai ir kaut kādas specifiskas lietas, ko mēs mājās varam darīt, vai mums tomēr jāiet uz aptieku pēc kaut kādiem jūras ūdeņiem? Kā tu to redzi un kā tu rekomendē, kā rīkoties? Jā, deguna skalošana, izotoniska salsūdeni, principā ir viens no visieteiktākajām metodēm, kā vispār kopt deguna alerģijas laikā, jo jāsaprot, ka tas ir ļoti vienkārši. Mēs mehāniski vienkārši to alergēnu, to ziedputekļus, putekļus, vienalga ko, noskalojam no tām gļotādām nost, lai tur tas neizraisītu nekādu reakciju. Vai varam darīt mājās? Es esmu redzējis vairākus kolēģus, kas piedalās kaut kur ar mēdījiem vai arī podkāstu variantā, runā, kad mājās ar varam vienu karotu uz ūdens, cik tur uz litru uztaisīt. Un es gan tā nerekomendēju. Mana pārliecība ir tas, ka viss ģeniālais, kas ir pieejams un kas ir pietiekami droši, tas ir komerciāli pieejams jau labās, sterilās vidēs sapakots. Tas, ko mēs mājām varam izdarīt, tas ir kaut kāda aptuvena parodija par to izotonisku salsūdeni, jo tas galda sāls, kas mums nav pakās, nav 100% tīrs. Mēs nezinām, kādu koncentrāciju mēs tieši iegūsim. Katram tās karotes var būt dažādas mājās. Un arī tas, ka kāda ir arī pieejama, kāda ir tā sāls izcelsme. Man vienmēr rada bažas, ka tik mēs neskalojam degunu ar kaut ko, kas mums vēl jau vairāk pastiprina to alerģiju. Arī tādas veidus esmu redzējis. Esmu redzējis cilvēkus, kas paši taisa mājās un kaut ko ir smagi pārpratuši un sataisa hipertonisku sāls šķīdam ļoti koncentrētu un sadedzina visas gļotādas. Es savas un pacientu drošības pēc vienmēr saku, jā, tas ir vienkārši komerciāli nopērkams aptiekā. Varianti ir daudz un dažādi. Izvēlies, kāds tev patīk vislabākais. Bet lūdzu, jā, nenodarbojamies tur mājās ar kaut kādu pašdarbību, jo pietiekami daudz arī to slikto piemēru ir redzēti. Vai ir vēl kaut kas šobrīd tirgu parādās daudz dažādi varianti, kur ir gan sālsūdens klāt, gan arī kaut kāds apvelkošs aģents, kurš tā kā izveido kārtiņu pāri gļotādām, neļaujot piekļūt tam alergēnam, jā, ilgstoši noturīgs, neļauj tam alergēnam nosēsties tām gļotādām un ierosināt. Jā, firmām ir pētījumi par šo, tie līdzekļi ir zinātniski pamatoti. Tomēr iztrūks tāda ļoti plaša mēroga to pētījumu, kādēļ šo rekomendēt, jo tie līdzekļi parasti ir cenā diezgan dārgāki. Šobrīd iztrūks tāda ļoti konkrēta vadība, ka tādus virsmas kaut kāds pārklājošs aģents, eļļainus vai kāds citādāks varētu droši izmantot, lai gan esmu subjektīvi, tas medicīnā nav labs pierādījuma līmenis, bet subjektīvi anekdošu līmenī es esmu redzējis, jā, ka dažreiz, kad tie pacienti papilna arī kāds eļļaināks piliens pēc skalošanas, jā, tad viņi jūtās arī labāk. Ir aptiekā nopērkam tādi jūras ūdeņi, kuriem ir arī gāze klāt, jā, un ir tādi, kuriem nav.
Ja, tad kas ir labāks vai nav tā, kas ir labāks? Vienam der viens, otram der otrs. Ja es mācos no tā, kas ir pasaulē rekomendēts, jā, tur vienmēr tas uzskats ir, jo lielāks tas apjoms, tam, ar ko mēs skalojam, jo labāk. Jā. Jo, manuprāt, salīdzinoši neefektīvi varētu būt tāds parastais šik, ko tu tikai pamitrini gļotāts. Tam ir savs laiks un vieta, jā, pēc operācijām, ka man gribās, ka tā gļotādiņa ir mitrākā vai kā citādi, tas der. Bet tādai noskalošanai, alergēnu noskalošanai no gļotāja, tas absolūti nederēs. Teiksim tā, ja galīgi ir liela pretenzija pret to, ka taisa tā saucamo vācu valodā nāzenu dušu, jā, kad riktīgi ar kanniņu lej iekšā un pa otru nāsu viss tek ārā, ja šis ir smagi panesams, un es zinu, ka tādi pacienti eksistē, arī bērni ir cimperlīgi uz šo te, tad es saku, sliktākajā gadījumā tie, kas ir ar to, tā kā aerosolu, kas ir ar to gāzi, kas dod vismaz kaut kādu spiedienu, es saku, skalo tā, kad riktīgi sāk jau pilnīgi pilēt ārā, tad tu zini, ka var apstāties. Tā kā, jo lielāks apjoms, jo labāk, bet, labāk jau, lai pacients dara vismaz kaut ko skalo, nekā es viņu tagad spiedīšu obligāti ar to lielo daudzumu, ar to nāzenu dušu nodarboties. Par ārstēšanas metodēm, kādas ir pieejamas tagad alerģiskā iesnu laikā, un par komplikācijām. Tu teici, ka labi ir, ja mēs varam noskalot šos alergēnus, un tad jau mēs samazinām to alergēnu ietekmi uz mūsu gļotādām, un tas jau ir labi. Varbūt kam vēl jābūt mājās, lai tiktu līdz tam dakterim ātrāk un pats jau varētu kaut ko izdarīt. Protams, kā jau pie jebkurām alerģijām, arī antihistamīna, pretalerģijas zāles, kas daudzas 1., 2. paudze ir nopērkama arī bez recepšu, varētu turēt kaut ko mājās. Konkrēti droši vien firmu nosaukums neminēšu, bet var farmaceitam droši jautāt. Viņi ir pietiekami zinoši, lai varētu palīdzēt izvēlēties. Bet kā jau alergologi un kā mans pneimonologs par manu bronhiālu astmu stāsta, vislabākā profilaks ir, protams, izvairīšanās no alergēna. Protams, no ziedputekšņiem un ziedēšanas laikā grūtāk izvairīties, bet ja tas, piemēram, ir putekļi vai kā citādi, mitrās uzkopšanas, aizvācam visas paklājus un tā tālāk, sekojam līdzi, kādā vidē mēs dzīvojam, izdaram tur tos papildu darbības. Kādam tas ir iespējams, kādam nav, teiksim, par ventilācijas sistēmām mājās un tā tālāk. Man arī šis ir svarīgi, tā kā es arī esmu viens no šiem pacientiem. Man arī svarīgi, filtrus salikt, ventilācijas, tas ir šausmīgi sarežģīti, jā, bet ja kādam ir jāizvēlās par dzīvesvietas maiņu, par šo arī jādomā, jo tas ļoti atvieglo to vispār ikdienu. Bet jā, tā mājās, protams, turam antihistamīnus, turam dažādus skalojumos degunam, viņiem termiņi ir ļoti gari, var droši iepirkt vairumā uz atlaidēm un turēt tos baloniņus, apdomāt to, vai mums ir nepieciešami šie te kaut kādi apvelkošie vismaz, vai palīdz vai nepalīdz. Droši vien katrs ir individuāls un katram ir vērts reiz pamēģināt, lai nospraust priekš sevis, vai tas der vai neder, jo, es negribētu nopelt noteikti, ka man ir pacienti nes un dažādas pudelītes uz galda liek un saka, šitas baigi labais. Malacis, apsveic, tu esi kaut kāda eksperimentu rezultātā atradis to, kas tev der. Un man prieks, jo tas nav, tas, teiksim, ir kā medicīnas ierīce, kaut kāds virsma apvelkošs aģents, kurš neuzsūcās asinīs, kurš neko organismā tālāk nedara. Un ļoti labi, ka mēs varam palikt pie tā, ka mums nav jālieto kaut kādi antihistamīna iekšķīgi, varbūt, ka tā ir izvēle. Bet tie divi, skalošana antihistamīna obligāti un pārējais ir dažādu mēģinājumu ietvarā. Katrs individuāli sev atrod piemērotāko. Vai uzturs dzīvesveids un stress arī var ietekmēt alerģijas smagumu pakāpi? Jā, ir pētījumi, kas pierāda to, ka var. Par to, teiksim, dzīvesveidu noteikti jāņem vērā, ka alerģijas pašas par sevi ir tā kā zinātnis multifaktoriāls no vairākiem faktoriem atkarīgas saslimšanas. Respektīvi, tev var būt ģenētiski 50% noteikts, ka tev var attīstīties šīs alerģijas, bet ja tu esi labā vidē, kurā šie alergēni nav bieži sastopami, iespējams, ka tev jau nemaz arī tā alerģija neattīstīsies. Protams, ka ikdienā te nāk ar vien jauni un lielāku pētījumu par to, ka arī uzturam ir liela ietekme uz to vispār, uz tādu
patoloģiska tā iekaisuma, nepareizas tās pārlieku lielās atbildes ierosināšanas parastiem kairinātājiem, kā te rekomendē gan no glutēna atteikties, gan no piena olbaltumvielu saturošiem produktiem. Neesmu uztura speciālists, neesmu gastroenterologs, nevarēšu komentēt, cik daudz tas. Tā nav tāda rutīna, ka es to rekomendētu pacientiem, bet man ir tādi, kas paši lasi, prasa, doktor, vai tā būtu taisnība, vai es tā drīkst darīt. Es saku, arī šajā gadījumā man tas zināšanas spektrs šajā ir ierobežots. Es saku, pamēģini, kas ir sliktākais, kas var notikt? Tu varētu justies labāk, vai ne? Jā, ir tas nedaudz, ka jāpiedomā, saviesīgos pasākumos vēl kaut kur Latvijai grūtāk, nevienmēr ir alternatīvas. Bet kas ir sliktākais, kas var notikt ar tavu veselību? Tikai labākais, Un trešais droši vien ir, ja mēs par to stresu runājam, stress ir ļoti liels. Tas arī iet tajos 50%, kas nav no ģenētikas atkarīgajos faktoros. Man tāds vienkāršākais stāsts ir interesants par vienu manu pacientu, kurš pārkāpa ceļa satiksmes noteikumus Vācijā un dabūja ļoti nelielu laika nogriezni pavadīt vietējā cietumā, kur tie apstākļi nav bijuši paši higiēniskākie un labākie, acīmredzot, pelējums, mitrums, stress par to, ka tu vispār esi svešā valstī kaut kādos tādos apstākļos nokļuvis. Viņam sākās tāda ļoti izteikta deguna alerģija, viss deguns bija aizpamps, sākās arī deguna polipoze, ka viss deguns piepildījās ar tādiem veidojumiem, kuri traucēja elpot. Un kopš tā laika tā alerģijas forma bija ļoti agresīva. No polipiem to degunu vajadzēja atbrīvot katru gadu. Ļoti ātri viņam aizauga viss ciet uz tās alerģijas formu. Tas bija tas brīdis, kad radās man arī tā palielinātā interese sadarbība ar alergologiem. Ka es varu tikai mehāniski atbrīvot to degunu, bet tur vajag kaut ko izdarīt tajā sākuma posmā, to cēloni novērst. Un tad man kolēģi alergoloģi paņēma viņu arī savā aprūpē, un mēs panācām tomēr gan ar medikamentiem, gan ar imunterapiju. Mēs panācām to, ka, protams, ka tā alerģija vēl eksistē, bet viņa ir mazāk izteikta, netik agresīva, un operācijas kopš tām pēdējām arī vairs nav bijis nepieciešams atkārtot. Kaut kad droši vien tas atkal notiks, bet tas vismaz nav katru gadu, kas būtu dikti neveselīgi gan no anestēzijas viedokļa, gan no vispār arī no tā, darba pārtrauktības, ka jāņem slimības vēl 2 nedēļas atveseļošanās. Tā kā šeit, es domāju, ir tas dzīvais piemērs, ka ir bijis kaut kāds tas stresa palaidēja faktors, un tad, kā es arī vienkārši runājot ar pacientiem, saku, ka tā imunitāte sagāja sviestā. Par komplikācijām no alerģiskām iesnām vai alerģijām, kas ir tavā praksē, kas ir tas, no kā vajadzētu uzmanīties un kur tiešām jau jāiet ir pie jums, pie speciālistiem, lai tad neielaist kaut kādu situāciju? Es domāju, ja atbildam uz to daļu jautājumu, kad jānāk pie speciālista, jānāk, ja ir tie simptomi šā vai tā. Ir jānoskaidro, kas tas ir. Kā jau mēs sākumā nodeferencējam, ka dažreiz var būt pietiekami grūti saprast, vai tas ir kaut kas alerģisks, vai tomēr es esmu apaugsties un vienkārši tas ilgi un kaitinoši turpinās. Bet tā otra lieta ir tas, ka vismaz tas cilvēks var saprast, ka tas ir alerģisks rīnītis, iemācīties to kontrolēt un dzīvot laimīgi bez šiem simptomiem vai laicīgi gatavojoties šiem simptomiem pavasarī. Bet tās komplikācijas, jo daudzi, protams, kas tad tur ir deguns pilns, ko man izšņaukties grūti, daudzi dzīvo šo te aizlikumu ar izdalījumiem. Un mums jāņem vērā, ka šķidra vide, ja ir daudz gļotu izdalījumi, ir ļoti labvēlīgi baktērija augšanai, arī vīrusi vieglāk izplatās. Un tas tā tūska, tas pampums, tas var aiztaisīt, protams, kopējās degunējas, ar kurām mēs elpojam. Tas rada diskomfortu, kaut kādas turpmākas krākšanas, apnojas, tā tālāk. Tas ir viens stāsts. Bet otrs stāsts, ka tās dabīgās atvēres blakus domiem uz deguna dobumu ir salīdzinoši mazas īstenībā, Tikko tur visu laiku ir mēnešiem vai gadiem apkārt tūska, tas dobums jau ar to, viņš arī ražo gļotas, tur arī ir gļotāda, un tā gļota neiet projām. Dobums pildās ar
gļotām, tur viegli piemetās kādas infekcijas un sāk sāpēt, spiest uz zobiem, nereti aiziet pie zobārsta, domāju, ka zobiem kaut kas nav kārtībā, izrādās, ka dobums ir ciet un tur ir strutains saturs, ja? Vai, teiksim, tās alerģijas tepat var provocēt, kā aug dažādi veidojumi, vai cistas veidojās dobumos, vai polipus, deguna, gļotādas. Tā kā, jo mēs ilgāk gaidām, jo lielāka iespējamība, ka tā imunitāte un tā gļotāde vēl jau vairāk sajies sviestā un būs kaut kādas komplikācijas. Domāju, ka viss drošākais tiešām ir iziet to godu apli starp floru, alergologu, varbūt vēl kāds speciālists ir nepieciešams. Un iemācīties sadzīvot ar savu hronisko saslimšanu, jo šī ir hroniska saslimšana. Šobrīd pilnīgi izārstēšanās īsti nepastāv, ja? Bet mēs ļoti labi varam iemācīties to kontrolēt. Labāk tā, nekā pēc tam cīnīties, maksāt par komplikācijām. Mēs jau nonācām pie hroniskām varbūt iesnām. Ja, tad ar ko varbūt atšķirās šīs alerģiskās iesnas un hroniskas iesnas? Jāņem vērā, ka tā vienīgā atšķirība būtu tas, ka tas mehānisms, kas to ierosina, vai tas ir kaut kas vienkārši kā putekļi, putekšņi un tā tālāk, kas ir alerģiskam, vairāk raksturīgs, vai tas ir bijis kāda vīrusa saslimšana, kas to ir palaidusi. Un gļotādi iestrēgs tādā aburtajā lokā. Viņi ir visas imunās šūnas gļotādi ir uzbudinājušās, viņas ir gatavas aizsargāties, viņas izdala daudz dažādas vielas, uzbudina blakus esošās, un tā tas aburtais loks tur neapstājas. Un tādi pacienti mūsdienās ir arvien biežāk. Vai es kabinetā konkrēti varu atšķirt, teiksim, pēc gļotāda, pēc tā, kas notiek degunā, vienmēr to, vai tā ir alerģija vai nē. Nē, bieži vien tas izskatās diezgan līdzīgi. Abos gadījumos var būt tāda gļotāda, tāda zilganāka, kā mēs sakam, cianotiska nokrāsa. Abos gadījumos var būt diezgan gļotāini izdalījumi, jo mēs zinām, ka arī par parastām iesnām viņi mēdz būt tādi diezgan caurspīdīgi, dzeltenīgi, jā, varbūt pie alerģijām arī, ja viņi ilgāk sastāvās, viņi var kļūt tādas dzeltenīgākas tās gļotas. Līdz ar to tāda atšķirība tieši tā, šajā brīdī ieslēdzās tas brīdis, kad tu vismaz skaties kaut ko, kas ir zināms par pacientu, mēģini runāt un saprast. Droši vien, jā, tā atslēga vairāk ir tajā parunāšanā un tajā anamnēs, ja vēstures ievākšanā un saprašanā, kas tad ir tas palaidēja faktors. Jo nereti tie stāsti ir, jā, es apslimu, man bija kaut kāds vīrusnieks tur ap Ziemassvētkiem un kopš tā laika tas deguns ir aizlikts. Ja nav uz speķa pīrādziņam vai piparkūkām alerģija, tad visticamāk tur tomēr būs tas vīrus palaists to hronisko iekaisumu. Vēl jāņem vērā, ka simptomu garums, jā, jo cilvēki parasti sāks atraukties par to, ka deguns ir cieta un izdalījumi nāk jau pēc pāris nedēļām, kaut kā par ilgu, jā. Bet īstenībā tā no definīcijas puses hroniskas iesnas ir tādas aizlikums un izdalījumi, kas ilgst vairāk par 3 mēnešiem. Jā, tā kā mēs vēl kā lora ārsti, teiksim, tā vienkāršā valodā nepsihojam, ja ir 2 nedēļas, tad tikai pēc tiem noteiktā laika kritērija varam apsvērt, ka vajadzīgi mums kāda datora, tam vai kaut padziļināta izmeklēšana, vēl kaut kas. Bet tajā brīdī kabinetā dažbrīd ir grūti pateikt, pat ja normāli parunā ar pacientu, un tad es teikšu, ka 50% manu vizīšu cilvēkiem ar tādām pirmreizējām deguna sūdzībām tomēr beidzas arī ar alergologu apmeklējumu. Kaut kad ir ļoti izteikti tas, ka tā nav alerģija, mēs varam piedāvāt savu ārstēšanu. Mēs arī, protams, ka pacientu neatstājam bez ārstēšanas šā vai tā, ja viņam jāiet pie alergologa. Tieši tāpat tās SVR intranazālās kortikosteroīdus nozīmē tieši tāpat antihistamīnus es pazīstu, un visu to terapiju var iedot uzreiz vienkārši. Pēc tam gaidām to atbildi, vai tas ir mērķtiecīgi, vai tur var kaut ko darīt labāk. Kādas varbūt ir tās biežākās kļūdas, ko ārstējot arī hroniskas iesnas, vai arī parastas iesnas, mūsu Latvijas iedzīvotāji pieļauj šodien? Pirmais tam, ka mēs jau pieskārāmies pie alerģiskajām iesnām, droši vien, kad nepievērš tam pastiprinātu uzmanību, tas ir viens. Otrs, tāds ļaunākais, manuprāt, no Loras skatījuma, ir šo te parasto degunu pilienu, kas ir visi ksilometazolīnu, oksimetazelīnu saturošie, kas pārdodas aptiekā bez receptes, ilgstoša lietošana. Jā, tiem medikamentiem ir ļoti noteikts laika rāds 5 līdz 7 dienas maksimums. Es vienmēr arī pēc tam mācu pacients, nākošais, ja kaut kas tāds atkārtojas, 5-7 dienas tas, ja nav pārgājis un tie simptomi joprojām pieturās smagi,
atnākam līdz speciālistam, pakonsultējamies ar ģimenes ārstu vai nedaram uz savu galvu. Ļoti, ļoti daudz problēmas mūsdienu Latvijā ar to, ka tie pilieni ir pieejami, brīvi, ātri, labi pieejami, ātri dod atvieglojumus, bet ļoti daudz hronisku lietas, tas aizlikums nekur nepazūd. Tie, kas lieto 10 reižu dienā, ļoti pilnīgi anemizēts, pilnīgi bāls, nedzīvot spējīgs, pēc tam tas apgrūtina visu dzīšanu arī pēc operācijām tā tālāk, ja mēs izvēlamies palīdzēt. Šī ir milzīga, milzīga problēma. Jā, tiešām es saku, tas jūras ūdens, pat sāls ūdens ir daudz labāka lieta nekā konstanti lietojot šos. Un trešā, man liekas, tā ir tā anekdoša un amizantā daļa, bet, tā ir kaut kādas tautu receptes salasās vai internetā, vai nomītes, kaut kādas ķiplokus saspiež, čili, piparu pieliek klāt un ciešās un dedzina pēc vēl, bet tūlīt izdzīs ārā visu to vēl, jā, un atnāk pilnīgi izdedzinātām gļotādām. Tur arī ir visādi krimināli varianti redzēti. Šito arī tā kā ne. Es saku, ja tas nav pieejams aptiekā sterilā pudelītē, visticamāk tas nemaz nav tik labs veids, kā cīnīties ar iesnām. Es saprotu, ka ir dažādas sazvērstības teorijas par farmācijas biznesu, ārstiem un tā tālāk, bet veselais saprāts ir ievācījis to, ka jā, kad parasti vislabākās lietas tomēr tajā aptiekā ir pieejamas. Jā, dažreiz vēl bija pāris gadus atpakaļ, pat kādus 7, 8 gadus atpakaļ bija tā, kad Amerikā ksimetazolīna grupas produktus pat ja rekomendēja, tad rekomendēja katru otro dienu. Vienu dienu jāizliež, lai tā gļotāda nedaudz atpūšās, un arī tikai vienu reizi gadā. Tas nozīmē, ja ar iesnām tomēr kādreiz saslimst bērni 3-5 reizes, pieaugušie varbūt 2-3 reizes. Tas nozīmē, ka šāda grupa produkts var lietot tikai vienu reizi gadā. Kādi ieteikumi būtu tev pacientiem, kuriem ir šīs hroniskās iesnas? Protams, kad viņiem ir pāsinājumi, viņi nāk pie jums, pie speciālistiem, bet varbūt ir kaut kāda ikdiena, ko viņam vairāk piedomāt pie tām. Tas droši vien ir pirmkārt zināt savu saslimšanu, jo es redzu, ka ar vienu tajās konsultācijās, ka cilvēki, kas ir izdzīvojuši 2-3 gadu laikā tos pāsinājumus, viņi jau zina, kas viņiem ir derējis, kā viņiem ir palīdzējis. Viņi vairāk vēršas arī pie savu ģimenes ārsta vai farmaceita un ar kaut kādu noteiktu domu, ka viņiem vajag šādu tipu medikamentus. Viņi iemācās paši jau laicīgi sākt. Viņi ļoti labi atpazīst tās kaut kādu problēmu sākumu. Un ja neviens nevar izprast tavu slimību tik labi, cik tu, cik savas iekšējās sajūtas. Tas noteikti ir viens. Otrs ir šī vide, par ko mēs jau runājam. Mēs negribam, lai vēl alerģijas, vēl kaut kādi kairinātāji, kas ir gaisā, pasliktina to stāvokli. Tāpēc pat ja mums nav pierādījumi par alerģiju, es tāpat tās rekomendācijas par tādām mitrējām uzkopšanām, par mīksto mēbeļu, tur varbūt samazināšanu mājās, mājdzīvniekiem padomāt un tā tālāk. To tomēr rekomendēju izdarīt arī, piemēram, hipoalerģiskā gultasveļa, kas ir tik ļoti nozīmīgs ieguldījums. To zināt un, jā, protams, ka nevis gaidīt, ka pats pāries, bet atpazīt, ka ja šķiet, ka ir bišķi par ilgu, tad tomēr doties pie ārsta. Es domāju, ka daudziem šiem pacientiem pietiekami izglītot jau mūsdienās ir gan farmaceiti, gan ģimenes ārsti. Jau ir sākuši ļoti labas rekomendācijas sniegt, ka man konsultācijās nav ko pielikt, neatņemtajās viņu rekomendācijās vērsties pēc palīdzības. Ja nebūs nepieciešama speciālista konsultācija, tad jau speciālista konsultācija. Un droši vien vēl ir vērts arī pieminēt to, ka sekojam līdz kaut kādiem, mēs to saucam par sarkanā karoga simptomiem, bet ja ir neciešamas sāpes, ja ir ļoti augsta temperatūra, ja ir kaut kādas redzes izmaiņas, jo tie orgāni visi jau ir no vienkopas un tuvu, ja ir kaut kādas ļoti spēcīgas galvas sāpes, kaut kas ir ārpus parasta aizlikuma un izdalījumiem, tad arī ir jāmeklē speciālista padoms. Pēdējais jautājums. Kā tev liekas, kas būs pēc 10 gadiem? Vai iesnas būs, tātad hroniskas iesnas, alerģiskas iesnas būs vairāk vai mazāk? Ņemot vērā to virzienu, kādā dodamies, ka katra nākošā paudze ar vienu paliek alerģiskāka un jutīgāka pret parastiem kairinājumiem, es domāju, ka tā būs nozīmīga problēma pēc 10 gadiem.
tā lielā cerība gan ir uz to, ka arī tā terapija attīstās, ka būs kaut kāda ģeniāla ārstēšanas veidi. Es arī gaidu savām alerģiskajām slimībām to, ka var vienreiz iedzert kādu tableti un tad pāriet, vai vismaz reizi gadā, nevis kaut ko pūst katru dienu, kas, protams, arī nevairo pacientu līdzestību, kurš var katru dienu 2 reizes kaut ko iepūst, atcerēties. Tas arī vienmēr ir izaicinājums. Bet, starp citu, ieteikums beigās, ja kaut kas ir, teiksim, parasti mūsu specialitātē mēs sakam, pūst 2 reizes dienā, rītā, vakarā, pie zobbirsts noliekam rītā, vakarā, ja ir laba mutes higiēna, cilvēks atcerēsies, kad ņem zobbirsti. Bet, tas virziens ir tāds nedaudz satraucošs, bet tajā pašā laikā jau tā zinātne nestāv uz vietas, ir labākas un ātrākas diagnostikas metodas, ir labāka ārstēšanas veidi, kad uz tiem antihistamīniem paskatāmies, kāda bija pirmā paudze, kad avigilika, no kuriem vairāk nāk miegs nekā tur kaut kāds ārstnieciskais efekts, un kāda ir tagad 3. paudzes forši medikamenti. Mēs kompensēsim, jūs kā speciālisti. Ceru, ka mēs iedzīsim to, cik mēs paliekam. Ierobežosim iesnes tomēr. Paldies, doktor. Ja mums būs jautājumi, mēs noteikti jums nosūtīsim, lai pacientiem paliek labāk gan ar hroniskām iesnām, gan ar alerģiskām iesnām.